Viss sākas no šām lodītēm, ja? Nu, šī tā vēsturiskā tehnoloģija, ja, kurai būtu jāiet nebūtībā līdz jaunā iecirkņa palaišana, tātad šī ir tā pirmā stādija stikla šķiedras iegūšanas ceļā vecajā tehnoloģijā. Tātad te ir ieguldīta enerģija, lai izkausētu šihtu un iegūtu lodīti. Lodīta tiek atdzesēta, pēc tam tiek vesta uz nākamo cehu, konkrēti šeit, un lodīta tiek atkal izkausēta vēl vienreiz, tātad, divi kausēšanas procesi praktiski, ja, tātad, varētu teikt, enerģija vienādi vai otrādi, ja, tiek izmantota dubultā, lai iegūtu stikla šķiedrumu. Tad ar ko šī ražotne būs vairāk, varēsiet saražot vai ātrāk? Kur tas noslēpums? Jā, patreiz mēs šo kvarcoīdo produktu vai augsta silicija dioksīda satura stikla šķiedru ražojam pēc saucamās divsādijas paņēmiena. Tas nozīmē, ka pa priekšu ir lodīta top un pēc tam no lodītes tiek vilkta šķiedra. Šajā cehā tad ar šo investīciju mēs augsta silicija satura stikla šķiedru iegūsim ar saucamo vienpakāpju paņēmienu, kur no šihtas uzreiz tiks kausēts stikls. No šī stikla, jā, tātad mēs izvilksim patiešo stikla šķiedru bez lodīšas apstādības. Tātad apmēram 50% mazāk mums vajag kopumā enerģiju šīs produktu ražošanā nekā tas ir līdz šim. Attiecīgi pašizmaksas būs krietni arī lētāks, sanāk uz metriem reiķi. Pašizmaksas pagaidām teorētiski rēķinot ir 35% lētāka, ja, nekā tas notiek līdz šim.